Labvakar, mani sauc Vineta, darbojos kompānijā ITL un status mentors. Šovakar jums pastāstīšu par mūsu kompānijas APL Go galveno produktu, APL dražajām, un argumentēšu, kāpēc izvēlēties tieši viņas. Kādas tad ir tās mūsu dražēju īpašības, kāpēc tās ir droši un ar pārliecību lietojamas veselības uzlabošanai, labas pašsajūtas veidošanai, labai, laimīgai dzīvei. Kas tad mūsu kompānijas dražajās ir tik unikāls? Tā kā mēs visi zinām, ka šis produkts ir unikāls, mēs to lietojam dažādi. Cits tās dažas dražējas dienā lieto, cits paņem veselu sauju, bet tā vai savādāk saņem rezultātus un lepojas ar tiem, dalās pieredzē. Kāds tās lieto tikai atvesļošanās nolūkā, bet kāds cits pat papildina savas zināšanas, pēta un analizē. Un mums zinātnieki, dažādi mediķi arī ir centušies saprast, kāpēc tieši šīm dražajām ir tik brīnumainas spējas un kāpēc viņas ir tik daudz funkcionālas. Un cenšas to izskaidrot vienkāršā valodā. Lūdzu, nākošo slaidiņu. Šeit gan attēlā ir krievu ārsti, zinātņu doktori. Ishalkovs Eduards ir tāds ārsts zinātņu doktors, tad ir Duļenko Irina, ārsts, diagnosts, nutriciologs, bioenergoterapeits, ļoti labi pārzina produktus un tā iedarbību uz organismu. Tad ir Beļājevs Vladimirs kreisajā stūrītē apakšā. Viņš ir fiziķis, kurš labi pārzina produkta negatīvā lādiņa iedarbību uz organismu. Tad vēl labajā apakšējā stūrī ir Šuļga Ludmila, galvenais Moldovas rūpnīcas tehnologs. Un šodien dalīšos pieredzē ar dažām viņas zināšanām. Tātad, lūdzu, nākošo slaidiņu, tā domāju. Jā, tātad mēs tāpat kā visām dzīvām būtnēm ir jāuzņem barība un barības vielas. Tās mēs uzņēmām caur kuņģi, kur to pārstrādā un mūsu šūnas saņem barību. Mēs ēdam, lai spētu dzīvot, kustēties, bet tomēr galvenais noteikums ir, ko mēs ēdam. Un mūsu pārtikai jāsatur visi tie nepieciešamie pārtikas produkti, kuros ir bioloģiski aktīvās vielas, organiskie un neorganiskie mikro- un makroelementi, pirmām kārtām vitamīni un bioflavonoīdi un tā tālāk. Ja salīdzinām tos pārtikas produktus, kurus ēda mūsu senči un to, ko mēs ēdam tagad, tas ir kā diena pret nakti. Mūsu senči ēda ekoloģiski tīru pārtiku tieši tik daudz, lai saņemtu enerģiju, kas pietiktu aktīvam dzīvesveidam. Bet tagad, 21. gadsimtā, dzīvesveids ir mainījies, mēs vairāk sēžam, mūsu darbs ir vairāk sēdošs, bet kaloriju skaits ikdienā nepieciešams būtu mazāks, bet mēs taču apēdam diezgan daudz kalorijas. Un tas sanāk, ka arī pārtiku vajadzētu lietot mazāk, bet attīstoties pārtikas rūpniecībai, lauksaimniecībai un tā starpā, viņas savā starpā sacenšas, un cenas ir vienkārši kosmosā. Un ir radīti tādi produkti, kuri nespēj nodrošināt cilvēku organismu ar nepieciešamajām mikro- un makroelementiem. Produktos lieto ļoti daudz piedevu. Populārākā ir e-viela. Daudz no tām nemaz nevar pieskaitīt pie pārtikas produktiem. Tie ir pat kaitīgi mūsu organismus. Un ļoti lielu daudzumu dabīgo produktu mēs aizstājam ar falšiem. Kā redzam attēlā, tie ir gan kūkas, gan piena produkti, te šeit ir minēti un gaļas produkti. Vēlāk pastāstīšu, kas tur domāts. Ļoti lielu daudzumu dabīgo produktu mēs aizstājam ar falšiem. Gan gaļu un gaļus saturošiem produktiem, jo daudziem pārtikas produktiem virsū ir rakstīts, ka nevis tiem krējums, bet krējuma izstrādājums. Vai konditorais izstrādājumi. Kaut gan konditoras izstrādājumas ir ļoti daudz modificētas augu eļļas, kur izmanto, lai palēķinātu produktu. Šīs garšīgās vielas, kuras mēs ēdam paši un barojam savus bērnus galvenokārt, tā ir palmu eļļa, bet tā izsauc pietiekoši daudz traucējumus organismā. Un palmu eļļa ir labākā jebkura augu eļļa, bet tikai dabīgā šķidrā veidā, bet kad to modificē un pārveido par biezu, margarīnam līdzīgu masu,
šie viela kļūst mums kaitīga. Un tieši šo palmu eļļu modificē un pievieno konditerijas izstrādājumiem. Gan šokolādēs, gan cepumos, konfektēs, tortēs. Jā, tas ļauj pazemināt cenu, bet arī uzturvielu daudzums šajos produktos ir minimāls. Bieži vien pat kaitīgs mūsu organismam. Pēc medicīnas žurnālā The Lancet ievītotajiem datiem kļuva zināms, ka pasaulē gada laikā mirst apmēram 1 miljons cilvēku no tā, ka viņu organisms nav saņēmis pietiekoši daudz bioloģiski aktīvās vielas. Te neiet runa par badu, bet gan par pārēšanos, par fastfoodiem, ātrās ēdināšanas uzņēmumiem, no kuriem mēs piepildām savu organismu lielākoties ar ogļhidrātiem. Bet tur nav bioloģiski aktīvo vielu, ar kuriem pabarot mūsu organismu šūnas, lai tās varētu normāli funkcionēt. Kādas tad slimības rodas, kad bioloģiski aktīvu vielu trūkuma rezultātā organisms nesaņem? Tās ir dažādas neinfekciozas saslimšanas, un populārākās no tām ir sirds un asinsvadu slimības, artrīdi, onkoloģiskās slimības, vielmaiņas traucējumi. Visas šīs saslimšanas sastāda no 60 līdz 70% iedzīvotāju vidū. Un sanāk, ka tos pārtikas produktus, tos gatavos ēdienus veikalā mēs nevaram uzskatīt par pilnvērtīgiem pārtikas uzņemšanai. Tie nenodrošina mūsu organismu šūnas ar nepieciešamajām vielām to pabarošanai. Lūdzu, nākošo slaidu. Un tad rodas jautājums, ko tādā gadījumā darīt? Kam aizskriet tālu? Labi. Ko tādā jautājumā darīt? 20. gadsimtā, lai stāv, paldies. 20. gadsimtā atrada risinājumu, ka jālieto uzturbagātinātāji, kur varētu kompensēt trūkstošos mikro un makro elementus, vitamīnus, un ļoti daudz cilvēki lieto šos uzturbagātinātājus ar mērķi atveseļoties un pabarot savu organismu. Bet kā jau katrai pagalai ir 2 gali. Un arī šeit ir bet. Diemžēl uzturbagātinātāji nevienmēr spēj tikt galā ar šo uzdevumu. Un atšķirībā no uzturbagātinātājiem LPO dražajās ir šajā mazajā apaļajā stiklanītē, konfektītē, karamelītē, varam saukt, kā mēs viņu gribam. Ir pilnīgi visiem un visām dzīvām radībām, būtnēm, praktiski visas nepieciešamās vielas šūnu pabarošanai. Ja mēs lietojam kompleksi vai tikai daļu no kompleksa, bez šaubām organismu papildinām ar nepieciešamajām vielām. Diemžēl šo uzdevumu uzturbagātinātāji nespēj tikt galā, un tieši šeit ir pirmā īpašība. Pirmais arguments par labu mūsu dražējām. Lūdzu, nākošo. Dražēju pamatā ir karamele, vienkārša harmoniska struktūra, cukurots sirups, kas dod ātru un pilnvērtīgu enerģiju. Nevajag satraukties, vienā dražējā ir tikai 1 grams, bet pēc PVO ieteikuma ieteicamais cukuru patēriņš diennaktī ir 50 grami. Un tagad noskaidrosim, kāpēc tad ir jālieto šīs dražējas. Dražējās LPL ir visas nepieciešamās vielas šūnu veselībai. Un pat tad, ja ēdot pārtiku mēs nesaņemam pietiekošā daudzumā organisko vielu, mikro un makro elementus ar dražējām, mēs šīs vielas saņemsim. Mēs visi zinām, ka LPL dražējās šīs nepieciešamās vielas ir visas, tāpēc produkcijas sastāvs nav tik svarīgs. Un savā ēdienkartē iekļaut pārtikas vielas, piedevas, kuras papildina trūkstošās vielas, vai būtu pilnīgi nepieciešams. Lūdzu, nākošo slaidiņu. Un mēs visi zinām, ka liela loma ir zarnu traktam. Tam ir jāpabeidz pārstrādāt viss, ko kuņģis ar aizkuņģi un 12 pirkstu zarnu un aknām ir pārstrādājis līdz tādai gatavībai, lai šīs barības vielas varētu uzsūkties asinīs un tiktu nogādātas līdz šūnai. Tas ir liels un garš ceļš, kuram ir nepieciešama liela enerģija. Bet tas ir dabīgs šūnu pabarošanas ceļš, kas ir ielikts katrā no mums jau kopš radīšanas. Bet atkal ir bet. Kā redzam slaidā, mēs ir
Kuņģa zarnu trakts parādīts, caur kuru izejot barības vielām, ko mēs esam apēduši, viņas uzsūcās ļoti minimāli. Tikai 30 līdz 15% hroniskas un akūtas gremošanas trakta slimību dēļ, teiksim tā. Vēl slikti uzsūcās tāpēc, ka operatīvo iejaukšanās gremošanas traktā samazina uzsūkšanās spēju. Vēl tur, ja sevišķi vēl ir intoksikācija, tad tā nodrošina neveselīgu un bieži vien kaitīgu vielu uzsūkšanos. Bet, ja zarnās atrodas parazīti, tas nozīmē, ka uzsūkšanās spējas samazinās līdz pat 9%. Tas nozīmē, ka tie 9% tigri var uzsūkties. Un ar vecumu uzsūkšanās spēja samazinās. Cilvēks sāk dzert mazāk ūdeni, un tas ir vienkārši cilvēku fizioloģiskais process. Bet ļoti daudz lietotās bioloģiski aktīvās piedevas. Viņām ir jāuzsūtās ar gremošanas traktu. Lieto, bet vai no tām ir kāda jēga? Bet EPL produkts mēs lietojam sublinguāli, paliekot zem mēles, uzsūcas līdz 95%, un viņas nokļūst uzreiz asinīs, un tūlīt pēc tam šūnās, apējot gremošanas traktu, efektivitāte palielinās 10 reižu. Tas izskata, piedodiet, tūlīt pazaudēju. Ja kuņģa zarnu traktā ir kādas darbības traucējumi, jā, to mēs izrunājam. Zem mēles atrodas 10 000 kapilāru, un te ir ļoti plāna gļotāda. Karamela viegli šķīst un ātri uzsūcas zem mēles. No karamelas mēs saņemam iekapsulētās noderīgās barības vielas, kuras ātri un viegli uzsūcas kapilāros, asinis tās aiznes līdz šūnām. Un kā jūs zināt, ka asinis organismā cirkulē ātri, apmēram 150 metri minūtē. Un jau pēc 17 sekundēm nepieciešamās barības vielas var tikt nogādātas līdz konkrētajām šūnām, kur tās jau gaida. Lūdzu, nākošo. Salīdzināsim dražēs ar īstām zālēm. Tas nav nekāds noslēpums, ka medikamentu sastāvā ir ķīmiskas vielas. Ar zālēm vispirms mazina simptomus, bet neizārstē cēloni. Praktiski visiem medikamentiem ir blakus parādības, ir ierobežojumi to lietošanā, nedrīkst lietot grūtnieces vai bērni konkrētā vecumā, ir jālieto pirms vai pēc ēšanas. Tāpat aptiekās ir sastopami pakaļdarinājumi, kā arī neefektīvas, pēc būtības pilnīgi tukšas zāles, no kurām nav pilnīgi nekāda ārstniecības efekta. Un tādas lietot nebūtu jēgas. Tāpēc tiek šādas zāles atmaskotas un izņemtas no apgrozības. Kāds labums tad ir no EPL dražajām? Satur tikai dabīgās bioloģiski aktīvās vielas no augiem, to lapām, saknēm, augļiem, ar mikro- un makroelementiem, bioflavonoīdiem, organiskām skābēm, vitamīniem, antioksidantiem, bioloģiski aktīvās vielas iegūtas ar unikālās akumulitesei tehnoloģijas palīdzību. Dražais ir nekaitīgs, drīkst lietot pilnīgi visos vecuma posmos. Teiksim tā, no pirmā elpas vilciena līdz pēdējam. Šīs dražais drīkst dot arī dzīvniekiem, kaķiem, suņiem, ir dots pat vistiņām. Itāļu zinātnieku grupa izstrādāja formulu, kas ļauj savienot spēcīgus antioksidantus, koenzīmu Q10 ar vitamīniem un citām vielām ar antioksidantu īpašībām un lietot tās uzturvielu bagātinātāju veidā. Zinātniski izveidoja maksimāli ērtu lietošanas veidu šim jaunības eliksīram akumulētās EPL dražējas. Šo pateicoties tādai ražošanai, vielu ekstrakcija no šūnām līdz sākotnējam saturam dabīgajās vielās ir līdz pat 90%. Vēl to sauc par turbulentās difūzijas metodi. Un saglabājas šo vielu molekulārā uzbūve līdz pat 95%.
Negatīvi lādētu kapsulu papildina ar augļu ekstraktiem, tie savstarpēji miedarbojoties ļoti labi papildina viens otru. Tās ir tik maziņas kā nanokapsula. Ievieto karameļu masā, kas darbojas kā aizsargs un nēsētājs, vienlīdz labi pasargājot šo vērtīgo ekstraktu no apkārtējās vides iedarbības. Ļoti ātri un precīzi visas vērtīgās vielas tiek nogādātas uz problemātisko zonu, kur ir kāds ieskaisums. Barības vielas uzsūcas pilnībā. Kāda tad ir ražēja receptūra? Mēs ļoti labi zinām, ka ārstniecības augi labi iedarbojas uz mūsu organismu un ārstē to. Ja tas ir viens komponents, šķīdums vai pulveris, tā ir viena lieta, bet ja tas ir vairāku komponentu sastāvs, uz organismu iedarbība ir efektīvāka. Dražēju sastāvā ir vairāki komponenti no 6 līdz 20 ekstraktiem vienā karamelē. Iedomājieties, ka kāds daudzums tiek ielikts vienā mazā apaļā ledenītē. Ekstrakti ir jāsāk komplektē tā, lai tie viens ar otru nekonkurētu, lai nebūtu pretējas iedarbības, bet gan papildinātu viens otru. Augu ekstrakti iedarbojas kopā, papildina viens otru, nodrošina sinerģijas efektu. Sinerģija nodrošina šo augu ekstraktu milzīgo spēku dražajā un lietojot saņem brīnumainus rezultātus. Katrā atsevišķā karamelē ir neliels bioloģiski aktīvo vielu daudzums, mazās devas efekts, un līdz ar to pārdozēšana nav iespējama. Nodrošina dražais galvenās darbības virzienu uz konkrētu orgānu vai organismu sistēmu un pozitīvi iedarbojas uz visu organismu. Katra dražēja papildina viena otru sinerģijā. Kādas tad ir atveseļošanās iespējas? Šeit attēlos redzam dažādas dražējas. Iedomāsimies, ka tās lietosim visas vienā dienā. Viņas kompleksi iedarbosies mazās devās, hards sirdī, aizspuņģin, slaids locītavām, stops sāpēm, brēdz smadzenēm, graus imunitātei. Visas viņas nodrošina pietiekoši ātru rezultātu un galvenajām mūsu organisma funkcijām. Uzlabo mūsu nervu sistēmu, mūsu psihoemocionālo stāvokli, atjauno gremošanas trakta darbību, uzlabo asins mikrocirkulāciju organismā, viskozitāti un skābekļa līdzsvaru asinīs, atjauno starp orgānu saites. Bioloģiski aktīvajām piedevām, kuras uzņemam caur puņģa zarnu traktu, ir nepieciešams daudz ilgāks laika periods organismu funkciju atjaunošanai, kā arī daudz vairāk dažādu piedevu. Cilvēka biolauka atjaunošana. 7. arguments. Kas tad ir cilvēka biolauks? Jeb aura, citiem vārdiem sakot. Ovālas formas elektromagnētiskais lauks, kas aptver visas dzīves būtnes. Un šo lauku var aprakstīt kā gaismas ķermeni, kurš ir ne tikai apņem, bet arī caurauž fizisko ķermeni un satur nozīmīgu informāciju par cilvēku. Turklāt ir tiešā saiknē arī ar visuma enerģijām. Un biolaukā atspoguļojas veselības stāvoklis, dažādu orgānu stāvoklis. Var redzēt arī cilvēka garas stāvokli. Biolauks aizsargā cilvēku no apkārtējās vides negatīvās iedarbības, negatīvām emocijām, saslimšanām. Un jo stiprāka ir aura, jo spēcīgāka ir aizsardzība. Jo cilvēkam ir vairāk problēmu, jo šī aura ir vājāka, jo vājāks ir cilvēku ķermenis. Te mēs redzam, kāda tā cilvēka aura ir pirms dražēju lietošanas un kāda viņa ir pēc lietošanas. Lietojot dražējus, EPO dražējus, organismā atjaunojas pilnvērtīga asinsrite, aktivizējas šūna mitohondrijus un viņi sāk aktīvi izstrādāt enerģiju. Kas tad tie tādi mitohondriji tādi ir? Tie ir organoīdi, kas atgādina mazus dzinējus. Katrā cilvēka ķermenī šūnā ražo enerģiju. Mitohondriju darbs ir piegādāt enerģiju visu bioķīmisko procesu veikšanai, piemēram, muskuļu savilkšanās vai hormonu ražošanai. Un ja mitohondrija nestrādā kā nāks,
Kad apgāde ar enerģiju notiek slikti un šūnu funkcijas palēninās. Tām pietrūkst enerģijas, lai funkcionētu normālā ātrumā. Ja palēninās šūnu darbība, palēninās arī visas organisma funkcijas. Galvenie simptomi, kas atspoguļo mitohondriju disfunkciju, ir nogurums. Un tas var būt dažāds, gan fizisks, gan garīgs. Fiziskais ir spēja teikt darbību tikai dažas sekundes un jau piegurstat, bet garīgais tas ir tāds ieildes nogurums. Simptomi turpinās ilgāk par dienu, kad esat pārstrādājušies. Un kas tad notiek lietojot APL dražējus? Pateicoties akumulatīvas seju tehnoloģijai, katra karamele nes līdz enerģijas krājums, lielu enerģijas potenciālu ar negatīvo lādiņu, kurš papildina mūsu enerģijas krājumus, un cilvēks uzlabo veselību. Organismā atjaunojas pilnvērtīgā sinstīte, aktivizējas šūnu mitohondrija, viņas sāk aktīvi izstrādāt enerģiju, nostiprinās un atjaunojās fiziskā ķermeņa biolauks pilnībā. Un kas ir interesanti, ka APL dražējs enerģētiski atbilst pilnīgi visām cilvēka čakrām. Izvēloties šīs dražējas, mēs varam būt aktīvi, veseli un aizsargāti. Lūdzu, nākošo slaidiņu. Tagad paskatīsimies uz šo attēlu. Tur ir uzzīmēts dzīvnieks, kas ir vairāk pie zemes, cilvēks, kas tā bišķiņ stāvāk, un koks. Koks augsts, sauksim, kā mēs viņu gribam. Tātad dzīvnieku ķermenis novietots horizontāli, magnētisko procesu un lauku pārsvars pār elektriskajiem procesiem ir 60 pret 40. Cilvēka ķermenis novietots vertikāli, elektriskie procesi iedarbojas līdz 60%, bet magnētiskie sastāv mazāk par 40%. Augi aug vertikāli attiecībā pret zemi, bet organismā tāpēc arī dominē vairāk elektriskie procesi. Un līdz ar to cilvēks un dzīvnieks ir dažādas radības, un uz viņiem dažādi iedarbojas šis elektromagnētiskais lauks. Un šeit cilvēkam tomēr tuvāks būs augu valsts. Tātad augi vairāk atbilst mūsu šūnu piepildīšanai, tāpēc augi uzsūcas pilnībā. Un organismā veido sārmainu vidi. Ja cilvēks pārtikā vairāk lieto dzīvnieku izcelsmes produktus, organisms saņem vairāk magnetizētus procesu iedarbību, notiek organisma skābināšana, un cilvēks sāk vairāk slimot. Mēs varētu, atcerēsimies uzturu piramīdu, jo arī dietologi ir ieteikuši, ka pārtikā jālieto vairāk augu valsts produkti nekā dzīvnieku valsts produkti, taču tos nedrīkst izslēgt. Tādā attiecībā 6 pret 4, jo tie satur tādas barības vielas šūnām, bez kurām viņas ilgi dzīvot nespēja. Balansam ir jābūt. Un mūsu karamela satur tikai augu valsts barības vielas, kas uzlabo veselību, ļaujot dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Lūdzu, nākošais slaidu. Zemes un cilvēka magnētiskā lauka iedarbība. Ja? Mēs redzam attēlā, kā ap zemi priņķo šis magnētiskais lauks un kā ap cilvēku. Ļoti, ļoti līdzīgi. Magnētiskais lauks iedarbojas pilnīgi uz visu, kas atrodas uz zemi. Gan dzīvo, gan nedzīvo dabu. Un ja visiem zināms, ka magnētiskais lauks atstāja ļoti lielu ietekmi uz cilvēku organismu, tas aizsargā zemi no kosmiskās iedarbības. Skolā mēs jau ģeogrāfijas stundās šo mācījāmies. Bet elektromagnētiskais lauks vienlīdz iedarbojas uz cilvēku un to aizsargā. Teritorija apkārt planētai, kur darbojas magnētiskie spēki, tas būtu Zemes magnētiskais lauks, un viņš rodās Zemē rotējot un sadarbojoties ar Zemes kodola šķidro daļu un aizsargā planētu un tās iedzīvotājs no kosmosa putekļiem un daļiņām. Bet cilvēka ķermenis veido savu magnētisko lauku. Un ir interesanti tas, ka Zemes magnētiskais lauks un cilvēka magnētiskais lauks pilnībā atbilst viens otram, un tad cilvēks ir vesels. Bet ja Zemes magnētiskā laukā notiek kādas izmaiņas, vai magnētiskās vētras, vai kāds savādāks deficīts tur, tad tas var būt par iemeslu daudzām saslimšanām, insultiem, infarktiem,
psihiskiem traucējumiem, pat kriminālai un pašnāvnieciskai uzvedībai. Magnētiskā lauka pēkšņas izmaiņas vienmēr iedarbosies uz cilvēka pašsajūtu negatīvi. Lūdzu, nākošo slaidiņu. Kāds magnētiskā lauka izmaiņas jau no 1985. gada Zemes asa ir mainījusi savu atrašanās vietu vairāk par 200 kilometriem. Ir izmainījusies Zemes magnētiskā lauka svārstību frekvence no 7,8 GHz uz 36 GHz. Cilvēka, būtībā galvas smadzeņu magnētiskā lauka svārstības frekvence palikusi tāda pati - 7,8 GHz. Zemes un cilvēka magnētiskā lauka neatbilstība atstāja ietekmi uz cilvēka veselību un tāpēc tā strauji pasliktinās. Kas bija interesanti, ka augi izaugši jaunajos apstākļos maina savu magnētisko lauku un tas paaugstinās. Lai likvidētu šo problēmu, palīgā nāk augi, kas spēj mainīt savu biolauku un ar savu iedarbību paaugstina cilvēku magnētisko biolauku. Lietojot EPO dražējas, cilvēks saņem bioloģiski aktīvās vielas ar jau izmainītu biolauku. Cilvēka šūnās magnētiskais lauks paaugstinās, veidojas labvēlīgi apstākļi šūnu darbībai, notiek orgānu atveseļošanās process, paaugstinās aizsargspējas un slimības atkāpes. Cilvēks saņem jaunas iespējas cīņai ar vīrusiem un baktērijām, kuri patstāvīgi mutē mainīgajos apstākļos. Lūdzu, un tagad būs pēdējais arguments - cīņa ar Covid. It kā cīņa ar Covid ir galā. Pandēmija atcēla, bet kas zina, kādas būs nākošās pandēmijas, nedod Dievs. Tāpēc gribu tomēr bišķiņ par šo arī pastāstīt. Molekulārās virusoloģijas centrs Vācijā ULMē atklāja, ka daudzi augi spēj pretoties šai infekcijai. Zinātnieki meklēja dažādas līdzekļus, un viņi atklāja, ka ļoti daudz iznīcina vīrusa infekciju melnais pīlādis, savādāk aronija, līdz pat 97%, kurš ir arī mūsu dražēji grau un altu sastāvā. Tad vēl zaļā tēja, kura iznīcina šo vīrusa infekciju līdz 80%. Zaļā tēja ir Beauty, Brain, Slade, GPS un altu sastāvā. Tad granātāboli arī iznīcina līdz pat 80%. Granātābolus mēs varam sastāv gan Beauty, gan Hartā, Povermenā, Grovā un lakricas sakne līdz pat 100% iznīcina vīrusa infekciju. Un lakricas sakni var sastapt gan Beauty, aizsā, stopā, slaidā, melsā, altā un happy. Ko tad mēs šeit redzam? Ka visu karameļu sastāvā ir šie augi. Vienā vairāk, otrā mazāk. Kādā varbūt viņi nav. Bet viņi paaugstina ne tikai imunitāti, ne tikai atjauno cilvēka biomagnētiskā lauku, bet saņem arī spēcīgu aizsardzību no jebkuriem vīrusiem un infekcijām. Un ne jau velti 2020. gadā mūsu grau tika atzīts par pirmo imunmodelējošo produktu pasaulē, jo viņš paaugstina imunitāti, atjauno to, nostiprina, un cilvēks bez jebkādām ķīmiskām vielām spēja sevi pasargāt. Mums vēl svarīgi ir tas, ka nevienas zāles nespēja iekļūt šūnā, bet augsts sastāvs, kas ir dražējās, brīvi iekļūst šūnā, un tas nozīmē, ka cilvēku un augu DNK miedarbojās, spēja izstumt no šūnām vīrusus. Un atcerēsimies, ka vīrusiem ir dažāds inkubācijas periods, un cilvēks var sajust vārgumu, viņš nespēja pretoties, un tāpēc te palīgā nāk mūsu EPO dražējas. Viņas aizsargā mūs, atjauno mūsu spēju pretoties, uzlabo veselību šūnu līmenī. Un saliekot visus šos argumentus kopā, mēs droši varam teikt, vismaz tie cilvēki, kuri ir jau pazīstami ar EPO produktiem, jā, mēs izvēlamies šo produktu. Lūdzu, nākošo slaidu. Un noslēpumā gribu rezumēt, kāpēc tieši. Tātad tās nav zāles, tie nav ķīmiskie savienojumi, tā nav bioloģiski aktīvas vielas un nav diētiska piedeva.
Tas ir pārtikas produkts šūnām ar specifiskām funkcionālām īpašībām, izgatavots pēc unikālas tehnoloģijas. 100% dabīgs, tikai augu izcelsmes, nekaitīgs produkts šūnu barošanai. 100% kvalitatīvs un 100% efektīvs. Nav ierobežojumu lietošanā ne pēc vecuma, ne pēc lietošanas daudzuma. Ievērojami stiprina imunitāti, attīra un atjauno organismu. Un jaunākie zinātniskie pētījumi pierāda APL produktu efektivitāti. Bet tomēr ir daži lietošanas noteikumi, kas skar cilvēku organisma bioloģisko pulksteni. Lietot šīs dražēs mēs varam pēc intuīcijas, kurā brīdī, kuru gribam. Bet jāprot ir saprast ķermenis, ko viņš vēlas. Tas var lietot vienalga vai no rīta vai vakarā, būtībā jebkurā diennakts laikā. Visi produkti ir certificēti un darbojas legāli. Šis produkts ir tas, kuru varu droši un ar pārliecību, ka nekaitēs organismam, ieteikt lietošanai. Šis ir produkts, kas maina pasauli. Un pēdējais slaidiņš. Lietosim APL dražēs ar prieku, dzīvosim ilgi un laimīgi.